blakus, sēdēt. Labdien! Šeit runā Artus. Pēc savas pieredzes politikā es esmu izlēmis to, ka es to nevēlos turpināt un atgriezties pie pierastām vērtībām. Tāpēc pēc vairāk gadu pauzes izvēlējies no skāpja izvilkt ārā suņu būdu. Wow! Man sauc Maris. Kādēļ tu to izdarīji? Mums divi vecīti, getoisāts likums. Nošai tevi vai nošai citu. Ar jāvairs tomēr to izdarīju. Ko jūs tagad darat divi mēneši? Tu domā, man brāt, nav jūsu? Kādu jauniešu mūsu visur jauniešu. Piecelties šodien? Diezgan slikti. Vai tu esi gatavs veidot nopietnu attiecības ar ārzemnieku? Kādēļ gan ne? Viņš burtiski teica, man ir nauda. Un es teicu, man ir iedod. Šodien būs šeit. Un tagad mēs sākam īsto podkāstu. Podkāsta laiks. Kā jau teicu, 3 puikas, 3 podkāsteri, 3 Twitter personības. 3 vīri. 3 vīrieši, no kuriem nevar 3 atteikties. vīri laivā, 3 vīri Neviens podkāstā. sieviete. Vīrieši, kur ir izmīlējuši 70 sievietes katrs. Pagājušajā bija 50, tagad 70. Vecīt, šī bija ražīga nedēļa, teiksim tā. Un, Sieviešu diena 8. marts bija tajā dienā, viss izdodās parasti. Ja tu visu izdari pareizi, tad ir aiziet. Nu kā, mēs atceramies kaut kādu sarunu par Valentīnu dienu, tu tur teici, ka sievai neko neuzdāvināja, Jā, vismaz what the fuck, 8. martā kaut kas bija. Bija puķis, rekurs stāv, bet zini, Tas ir viss. atnāk uz mājām ar rozītēm, skaistām piecām, skatos blakus viņai uz galdiņa vēl vairāk puķis stāv. Brūtgāni Un es saradušies. nesaprotu, kas tas ir. Man tik dīvaini sajūta, viņa tāds, oi, man darbā Vecīt, mēs pelnām miljonus ar šo podkāstu. Tu varēji atļauties nopirkt viņai kaut ko labāku. I mean, what the fuck? Reāli piepalīt visu istabu ar rozēm, tā ka nevar iet iekšā. Mūsu sponsorē Spirits and Wine. Nē. Pārmērīga, slikta alkohola lietošana. Slikta Bet alkohola runājot par sieviešu dienu un 8. martu, es vēlētos... Skaista dieniņa. Es vēlētos izteikt apsveikumu, Sieviete. bet Apsveikums pupiem. es nemūžam nevarētu tā kā izdomāt labāku apsveikumu kā šī firma. No. Tātad Capital Neo X Gaming. Tā patīk tev izķiba. Dievīgās dāmas, Tiem. paldies! Paldies, ka tas ir daļas vietas, un tas tāds diezgan parasts apsveikums. Bet tad beigās ir tāda meme, kur Slow sēž twist. tā kā gamer meitenes pie datoriem, un tur tā kā tajā memi fontā rakstīts virsū. Gamer meitenes. Šodien būs nākotnes mammas, tantes, krustmātes, vecmāmiņas, kuras sapratīs, ka online spēli nevar nopauzēt. Ujā. Jums patīk gamer chips? Man liekas, tas tā kā visnēsties, iespējamākās sievietes Nav tā, ka pasaulē. neviena no viņām nemāk spēlēt neko. Man liekas, ka ir, bet tās, Tas kuras ir, māk spēlēt, vecs ir trope. autistika or something. Ja viņas māk spēlēt, viņas ir fine, bet ja viņas nemāk spēlēt spēles, tad tai bad, I guess. Jā, man liekas, tā kaut kāda naigā. Slikti vīriešu gameri ir ok, bet slikti sieviešu gamers mums viņas nevajag. Mums nevajag. Mums... Bet vīri, es jūtos tik labi, ka mēs trietā esam Jā, vai ne? īstenībā. Es jūtu tā kā tādu nostalģiju, Jā, tādas jā. pozitīvas emocijas. Tāda laiks viņš pagājis. Tomēr 3 vīrieši atpakaļ. Protams, arī viesi bija forši. Jā, Kas kā mums tu bez tik nav tiem? bijis Kā pa šīm- tev bez viesiem? Pa šīm nedēļām mums bija slavenais režisors Emīls, a.k.a. Zanal, Jā. a.k.a. savā filmu. Skaists vīrietis. Izveidojis lieliskus filmus, pastāstīja mums visu par režijas mākslu. Viss ir zināms mums un arī jums. Jā. Un kas mums vēl bija? Steps bija. Stepiņš, repiņš. Repiņš, Oi, slavenais tā bija. mūziķis bija. Tā bija breakout epizode. Tā bija epizode, jā, runājām par hip-hopu, par visu, par spokiem, un Zieduvī tāds trakns punkts bija. Punkts visam. Un, Pat rapu punkts vairs visam. un nerunāsim. reps, atstājiet komentāru, vai kā jums Reps ir patika beidzies. reps. Ediem reāli apriebā strap pēc šīm Jā, 2 nedēļu. Pagaidām. Un tagad, šodien esam atgriezušies pie tāda klasiskā 100 tonnas formāta, kur mēs apspriežam cilvēkus, kas, manuprāt, mūsuprāt, Latvijā ir
svarīgi cilvēki. Un savā ziņā tādi celmlauži tam, ko mēs esam darījuši. Alki, uz ko raudzīties, par to, ko tu vari sasniegt Latvijā. Latvijas popkultūras leģendas. Jā. Gan Kiops, gan Kivičs, un arī šīs dienas cilvēks. Tas ir Artus Kaimiņš. Artus Kaimiņš. Kroč, Kivičs, Kiops, Kaimiņš, KKK. Gang. Nobeigsim ar 3. punktu. 3. Kā. Kā jūs pirmo reizi uzzinājāt par Artus esamību? Man liekas, es biju kaut kādā tajā periodā pamatskolā, ka tev ļoti patīk viss, kas tā kā ķipa ir tāds edgy, bet ne tā kā edgy, tā kā art edgy vai tā kā nihilist edgy, bet tā kā tāds, nu, ka tu skaties Džeks lamājas un tev tāds, oh my God, tā kā man vecāki nedrīkst to redzēt. Un es tādā, tā kā caur suņu būdu atradu viņu. Skaties suņu būdu, jā, man likās tāds, oh, wow, un tik nice vecīts. Tajā brīdī, liekas, tieši bija tas viss notāra prikals, ka vispār viņi smējās. Jā, tas bija kaut kādi 2 mēnešus pirms. Jā, un tad Artus uztaisīja viņu sēriju un tā viņu atrada. Bet tu viņš rīktīgi, pa viņu smējās. Es atceros, viņš ir šo gačo. Ne, ar ko viņš gačo? Tas būtu, izrunāsim visu to. Ko pasaka, viņam tāds paga, šito tagad nē. Lai ir tāds secīgi, vai ne? Lai tā kā ejam, jā, tāds strukturizēt. Sākumā par, Edijs atgriezies pie savu, Edijam ir 2 catchphrase. Stosti tālāk un labs. Jā. Hell jā. Man vismaz ir. Mēs varam izdevāt jaunu catchphrase. Man šis nav catchphrase. Spirits and Wine. Pārsteidzoša iepirkšanās. Sapnaktī, salauzta sirds. Es nezinu, mums tikko bišķi nogriezās, iepauzējās. Kurā brīdī? Jā, bet mēs runājam par labu dabu, par teltīm. Un es atgādināju, es biju labā dabā, tas man liekas, pirms 2 gadiem bija. Un mēs mēģinājām atrast vienu džeku. Mums teica, ka viņš dzīvo vienu džeku teltī, un to telti var atrast pēc arbūziem. Tā kā, tur ir arbūzi. Ko tas nozīmē? Tad mēs staigājam apkārt, un mēs redzam reāli telts, tur arbūzi blakām. Un man tāds, ok, varētu būt tā. Es attaisu vaļā durvis, pastīties iekšā, un tur viss telts priekšams ir noklāts ar arbūziem, ko 20 arbūzi stāv. Kods viens izripo ārā man virsū uz kājām. Viņi negribēja ūdeni pirkt, tāds arbūzi sastāv no ūdens. 90%. Labs Artus Kaimiņš. Tagad par Artusa vecmammu. Laiba Kaimiņa bijusi mākslas vingrotāja. Skaista. Māte arī bijusi mākslas vingrotāja. Super. Labi fakti. Mākslas vingrotāja dinastija reāli. Vēl viena tāda random quotes no Artus ir tāds, ka viņš 11. klasē nosēdies filmu 5. elements, iemīlējās Milā Jovovičā un nolēma kļūt par aktieri. Tas ir viņa ģenesis. Respekt viņam, nice taste, sievietēs. Viņa bija kāda ukrainieta. Kaut kas tāds, jā, tāda. 5. elements, tur bija amerikānis. Bet plašākai sabiedrībai Artusa vārds tapa zināms ap gadsimta miju, kad viņš dzina apšaubāmas kvalitātes jociņas šovā Smejies vesels. Vai jūs atcerieties šādu šovu? Anekdošu šovs. Anekdošu šovs, jā. Latviešiem patīk tie fucking anekdošu šovi, kur tik fucking sūdīgi. Viņi lasa vienkārši tekstiņus, kod aktieri. Jā, vai ķipa tēlo anekdotas, kaut sievas māte ienāk. Viss, ko var rītīgi grēst. Visiem rēcīgi. Tagad nav. Kroč, Artus Kaimiņš Smejies vesels. Kāds vīrs nokavēja saspringtas psiholoģiskās detektīvu filmas sākumu kinoteātrī. Viens kinoteātris lūdz dzeram naudu. Ar lūgturīti rokās pavada šo vīru caur tumšajai zālē uz viņa vietu. Un viņš gaida dzeram naudu. Viņš gaida savu dzeram naudu. Beigās viņš neiztur, pieliecās pie šī vīra auss un saka: Slepkava ir tas ar to pelēko cepuri. Ko? Labs. Pirmkārt, es nebiju izsakot līdzi, kas tur notiek. Es pilnībā nesapratu. Kāpēc slepkava? What? Tas nebija smieklīgi. Tas nebija smieklīgi, bet es ļoti labi atpazinu Artus jauneklīgo balsi. Jā, bet tajā balsī bija ritīgais elements, kas man likās tik aitinošs. Viņa balss bija tā kā, viņš stāstīt jokas, ir nereāli smieklīgs. Un tas, ka tulīt viņš gaida, ka viss sāk smieties. Smagi, arī tagad. Viņš tā kā tāds, ja man sociāls. Es zinu, tu nezini. Nē, man liekas kārtas cool. Un šodien viņš ir smagi. Nē, viņš ir smagi, definitely. Viņš tāds latviešu Pepe trolls.
Bet šis raidījums bija obviously ļoti unsuccessful. Viņu cancelēja, man liekas, pēc vienas sezonas. Pa kur kanālu viņš gāja? Pa TV3 tas bija viens no tiem jauniešu raidījumiem. TV3 kopā ar O-karti. Zelta ziltiņas smieklīgai joki. Bet toreiz pēc tam, pēc 2001. gada, kad tapa tas šovs, Artus dzīvē īstenībā notika diezgan liela traģēdija, no kā viņam aizvien var redzēt rētas. Tas ir tas uz viņa pieres? Viņam uz pieres tā kā 2 caurumi, actually. Viņš pats viņus sauc par ragiem. Tie ir viņi nogrieztie ragi, jo viņš bija pārāk tā kā vēlnišķīgs. Bet skumjš stāsts tomēr, jo tolaik jaunais daudzsološais aktieris kopā ar kolēģiem no Valmieras drāmas teātra ciet smagā autoavarijā. Tas ir skumji. Bet tas ir skumji, jā. Tas ir skumji, jā. Un viņš teica, ka tas viņu ļoti šeipoja. Mēs dzīvojam pasaulē, kur cilvēki mirst. Tajā brīdī, kad viņš izdzīvo, mēs tomēr dzīvojam sabiedrībā. Bet viņš izdzīvoja, jā. Jā, un kopš tā laika viņam ir līdzies, ka viņš ir tipa special un ka viņš ir tā kā he's meant to do something great. Un tas iet viņam cauri dzīvē. Tā kā cilvēki ar pārāk lielu tādu iekšējo mitoloģiju par viņu un viņu likteni ir tik dīvaini, tādi, kuriem tu runā. Es domāju, tā ir mitoloģija, bet tas varbūt tāds... Nē, tas ir tāds ļoti... ka viņš iekšēji ļoti kaut kā veido kaut savu tēlu, kas viņš būs. I guess stories, jā, bet es nezinu. Vai atceries, viņam bija īstenībā daudz labas izrādes, bija tāds Vojcaks, bija Miršās dvēseles, viņš ir jaunajā Rīgas teātrī, bijis Valmieras teātrī, vai neesat teātri fani? Man patīk teātris, bet... Es tās izrādes nesadzēju, viņi nav. Bet man liekas, es par jaunu biju tajā laikā. Jā. Tas nevienam tādām tad vēl negāju. Nesen, man liekas, ka viņš aizgāja no teātra tikai tad, kad viņš sāka kaut kādā ķipā... Viņš spēlēja veceni, tā kā viņš aizgāja, tā bija krūta izrāde. Jā, viņš aizgāja, tā kā viņš iestājās tajā reģiona apvienībā. Bet jā, kaimiņš starp citu, kā jau viņa partijas biedrs, Andris Kivičs, skaņlauzais, ir arī devies uz ārzemēm, izrādās. Un pirmais raksts, ko es atradu Delfos par pašu Artus, bija šāds. Kaimiņam nav izdevusies karjera ASV. Jā. Tā kā Laurim Reinikam arī. Bet tas vismaz priekš latviešiem. Viņš tāds switch it up, visi latvieši uz UK, viņš uz USA. Starp citu, Andris arī bija USA uz kaut brīdi. Viņš man liekas, paskatās spēlē ko. Ko pats Artus saka, Amerikā tālāk par ekstrām nekur netiku. Ekstras ir 8. rindā 9. pa kreisi kaut kādos seriālos un tā tālāk. Pusgadu bija Losandželosā un pirms tam tikpat ilgi Ņujorkā. Un atkal es netīrīju ielas, bet darīju savu aktieru darbu. Tas arī kontrasts no Kiviča. Bet reāli salauzti sapņi skan. Jau sen ir pateikts, ka Amerikā nav ko darīt. Ja tu gribi tur strādāt, jābūt vietējiem vismaz no 7 gadu vecuma. Tev izmāc un tu runā bez akcenta. Viņš teica, tas viņa latviskums īsti neļauj viņam izsties. Viņš arī nodirž. Tā ir Latvietis, tu esi. Latvietim nav jābūt Losandželosā. Manuprāt, mums jau pie meža jābūt. Pie sieviņas, pie ugunskura, gotiņu jāslauc, sašļiks jācep. Tā ir pareizi. Nevis kaut kur blaimi celties ar sauli, gulēt ar sauli. Mēs Latvietu Hollywoodas filmā, tas vairs nav latvietis. Tas ir amerikānietis. Jā. Hell yeah. Man liekas, ka nav īsti neviens latvietis. Izņemot Miksu Ozoliņš, bišķiņu izstāst Losandželosā. Ar saviem pick-up artists, sūdiem. Širas tas H3H3 YouTubers, viņš kaut kad uztaisīja video. Jā, tas tur Džeks, tas ir kaut kāds Džeks, kas kļuva slavens Amerikā, jo viņš tā kā slaidoja, viņam bija kurpes, kur metāls vidū, un viņš tā kā skateri grindoja. Viņš tā kā grindoja, teiksim. Skate kaut kas tam līdzīgs, jā. Nezināju. Nē, es sajaucu ar vienu YouTuberu gāju, bet whatever, turpin. Bet viņš kļuva reāli slavens, viņš bija tā kā populārākais Džeks. Viņš bija reklāmās, nereāli daudzās, jo viņš visu laiku izmantoja savām reklāmām. Tālāk viņš palika vēl populārāks ar filmu Kolka Cool, kur viņš dabūja ļoti labu lomu. Man liekas, tā filma vispār diezgan solidi, jūs esat viņu redzējuši? Es neesmu redzējis, bet es esmu redzējis bērnībā. Viņš man liekas tādu ļoti foršu, tādu post-sovietu, tādu... Depress. Jā. Nē, vienkārši, cik saprotu, cilvēki, kuriem nav ko darīt laukos, viņi vārds. Jā, tas ir rīkīgi depresīvais variants. Es kaut kad KKC satiku Džeku. Es kaut kad KKC satiku Džeks, man teica, ka viņš ir viens no Kolka School co-producentiem vai kaut kas tāds. Viņš bija tik tā kā
par to lepns par to faktu, un pasties, viņš bija kaut kāds 5. tā kā producer tam, un viņš tā kā nav bijis slavens ar neko citu, un viņš jau, protams, to stāsta tā kā 11 gadus vēlāk. Tas būs tas, ko saviem bērniem stāstīšu. Vienīgais, kurš viņam varēs izstāstīt. Vienīgais, kad es biju kreatīvs, pēc tam es strādāju 40 gadus cēnu klubā. Šāds Emīlam. Tu rādi saviem bērniem, tā kā podkāstu epizodes, kā bērnības bildes. Komentēja man no Twittera cilvēki teica, ka ir labs. Dēļ viņi mācies. Tas bija mans labākais moments. Es tajos laikos es biju stilīgs. Seks bija kā reizi. Ko tev tagad ir seks, dēls? Dēliņ, klausies, kā mēs pa seksu runājām. Mums bija seks un reps bija. Kāds reips? Reps bija. Ko? Reips. Ok, šito izgriežam. Nē, šis paliks. Turpinam. Kaimiņš radio tiešraidē ir gājis par notāru. Un šitas bija īstais uznāciens. Šajā brīdī Kaimiņš pieteica sevi kā skandalozu šovu vadītāju. Atcerieties to interviju? Viņš tur vienkārši ņirdze burtiski. Viņš smējās. Kas tur bija pa storiju? Šonadēļ darbu uzsāka humorista UFO. Šāds UFO vadītāja radiostacija Boom FM, kurā darbosies arī Latvijas Nacionālā teātra aktieris Artus Kaimiņš. Un viņš jau ar pirmo raidījumu savu spilgti pieteicis radio personību pulciņā. Vai tas Boom FM tas nebija kaut kāds TVNet thing? Jo TVNet, es meklēju kaut kādus rakstus par suņu būdu, un tā kā TVNet izties, ka viņi to tā kā pušot kā savu materiālu. Bet Delfa arī par to rakstīja. Okay. Par savu raidījumu Suņu būdu pirmo viesu Artus bija izvēlējies leģendārā hīta Perfekta diena izpildītāju notāru. Kas tas pa vārdu leģendārā? Viņi vienmēr lietotos kāds vārds. Leģendārais hīts. Leģendārs. Notāri, bet draudzīgas sarunas vietā raidījuma vadītājs klausītājiem sarīkoja neaizmirstamu šovu. Kas tā tur bija? Jau pārraides sākumā Artus nepārtraukti mēģināja provocēt jauniņo puisi, kurš pirms tam sarakstīja radio Boom FM pārstāvi, bija godīgi atzīts, ka pagaidām viņam jaunais radio izskatoties pēc mēsla. Es biju fatal mistake, ko Artus pirms tam. Tāpat raidījuma laikā Kaimiņš atskaņoja notāru mūzikālās daļradas fragmentus, lūdzot jauno izpildītāju paskaidrot, par ko īsti viņš dzied. Tincināja zēnu par viņa politisko pārliecību, skolas gaitām, attiecībām ar alkoholu un privātu. Cik notāram ir gadu? Viņš bija kaut kas rītīgi jauns. Tad viņam bija kaut kādi 18, 17. Varētu būt kaut 18, jā. Tas video bija tas fucking... meme. Kurš video tas leģendārajā dziesmā? Jā, man liekas, viņš tā kā bija tā kā speciāla ironija, bet man laikam... Nē, viņš vienkārši stulps ir. 2000. gadā neeksistē ironija vēl. Jā, tas čalis ir tāda. Ķibā, nezināmu iemeslu dēļ Artus savam studijas viesim ieteica nostīties filmu Mehāniskais apelsīns, kas viņam varētu noturēt. Kas tā filma? Jā, tas ir kind of funny arī, jo viņš čist tur tajā intervijā pēc, kad zombiji izskatījās, viņš kaut kāds tāds iekritušs acis, kaut kāds, Artus viņam saka, paskaidrojot to dziesmas tekstu, viņš tāds, varbūt pameklē googlēt. Spirits and Wine. Pārsteidzoša iepirkšanās. Nākamais viesis, otrais viesis viņa raidījumā bija kāds cilvēks, kas ir pabijis arī mums viesos jau. Tas ir Sandis Kijops, un Kaimiņš viņu esot provocējis par bērnu jautājumu. Tā ir. Par aizdītajā nedēļā darbu uzsākušās radiostacijas Boom FM populārāko pārraidi kļuvis Artusa Kaimiņa vadītais sarunšovs Suņu būda, kurā šonedēļ viesojās pašmāju skandalozais mūziķis Sandis Kijops. Viņi visi ir skandalos. Artus Kaimiņš ir skandalos. Bet viņi arī ir leģendārais notārs. Kijops un Kaimiņš, viņi ir tā kā latviešu skandalozais tipa kā. Nē, neliec Kaimiņu pie viņiem iekšā. Bet viņš ir skandalo, viņš ir lielākais IQ, bet viņi visi trīs ir tipa, Kaimiņš ir next level. Viņš ir, jā, viņš tomēr fucking tika, ko... Viņš uzvarēja actually vēlēšanas. Jā, viņš ir beist.
kaimiņš raidījumam bija nopietni gatavojies, noskatoties raidījumu Precamies, kurā tika apspriest arī Kijopa 3 bērni un tas, cik viņš ļoti par savām atvasēm rūpējas. Tev liekas, ka dzīves jēga ir drāsties, interesējās kaimiņš, bet Kijops šo jautājumu atbildēja, ka viņš ir nevainīgs. Ko mēs zinām? O, es esmu nevainīgs. Tas ir tik tā kā pat nepārliecinošs. Tā kā viņš ir pateikt, ar vienu meiteni ir bijis kopā ok, bet tā kā tev ir 3 bērni. Viņš zina, Kijops troļļo. Vienīgā lieta, ko viņš šiem bērniem izdarīja, bija uztaisīt to DNA testu. Tas ir that's it. Un tā viņam tāds, jā, ja es būtu bērnu vietā, es būtu diezgan laimīgs, ka es esmu kaut kāds sēns. Ja man izdotos karjeras, tad jau parūpētos labāk. Ko viņš tur atbildēja? Protams, ka es viņus mīlu un par viņiem garīgi rūpējos. Galvenais garīgi. Kā nevis fiziski, praktiski. Bet viņš nemelo, viņš izvēlās pareizās vārdas. Taču Kijops atzina, ka neraugoties uz nelielo rīvēšanos par bērnu jautājumu, viņam ar kaimiņu paticis runāt un palicis ļoti labs iespējas. Un šķīrušies kā draugi. Un patiesībā tā intervija bija viena no most wholesome ones. Kur bija Kijopu? Jā, viņi tā kā pat nedirsās, viņiem bija tāds faiņi. Viņi ir radnieciskas dvēseles, viņi sapratās. Kijops liekas pārāk stulbs, lai viņam būtu labi. Kijopu nevar tā kā īsti, ko viņš pastāstīs par to, kā viņš tur kaut kādu suni izpis, tu nevari viņu, viņš jau tā pats kā karakters. Viņš pats jau kā karakters ir tāds interesants, no viņa nevajag dabūt ārā. Kas man liekas ļoti labi padevās Artusam tieši tā kā dabūt ārā, ko cilvēku varbūt kaut patieso seju or something. Nē, bet viņš varēja bišķi citu stratēģiju izvēlēties, jo viņš uzreiz bieži vien ienāca tajā sarunā tāda agresīga, tie cilvēki riktīgi noslēdzās. Un viss, ko tie cilvēki var pateikt, jā, nē, ko tu man prasa. Tur bija kaut kāda latviešu mentalitātes, ka viņiem uzreiz liekas, ka viņiem uzbrūk, un viņi sagrasījās. Tā arī bija. Jā, piemēram, nākamais arī, varbūt atceries interviju ar Regīnu Devīti, to Zentu. Jā, tāds. Un es viņu nenoklausījos, kāda viņa bija. Es nevarētu iedomāties, kā pret viņu vispār varētu būt tā kā nejauks, tā kā, man liekas, viņa ir tik wholesome character no ugunsgrēka. Viņa raudāja pēc tam, esot mājās raudājusi. Jā, viņš tā kā viņai prasīja. Kaimiņš bija ierastajā amploā. Viņš savai viešņai uzdeva dažādas provocējošas jautājumus un visu laiku muļķīgi jokoja. Artus iztaujāja Regīnu, cik viņai maksā par Zentas lomu atveidošanā seriālā Ugunsgrēks, kā arī tiešraidē piedāvāja iedzert un uzsmēķēt, taču Regīna atteicās. Un man liekas, ka viņai bija kaut kādas problēmas ar alkoholu senāk, un tāpēc, laikam... Bet tas ir tik stulbs, tā kā ir nice būt kaut kādam provokatīvam, tā kā pret kaut kādiem stulbiem cilvēkiem, politiķiem, ja tu mēģini dabūt atbildi, bet tā kā vienkārši kaut kādu parastu aktrisi, kas tā kā patīkam, kāpēc tu darītu tā, ko tu mēģini panākt? Es nezinu, vai viņš baigi viņai tur pat dirsa virsū. Man liekas, ka tur bija tāds jautājums, cik tev maksā teātrī, un viņi tā kā to uztvēra, tā kā baigot tur, tā kā fans, bet, tas vienkārši ar kaut kāds raksturu sadursmēgais, kaut kāds tur Artus aktīvais. Viņa bija slikts gaistāgais priekš tā redzījuma tajā brīdī tieši. Kas tālāk Ivar? Davai. Kaimiņš par dueli ar Gačo prasa 67,000. Atcerieties tādu kontroversiju, man liekas, ka Gačo arī tāds tips, kurš baigi kļūst aizvainots par to, ka society notiek sliktas lietas, un viņam likās, ka Artus kaut kāds baigais pīmpis dēļ tās Regīnas situācijas. Un viņš sāk baigi bīfot. Moral Crusader. Tur bija vairākas epizodes jau pagājušas, nebija pēc Regīnas epizodes. Moš nebija, jā. Tur par Artus jau bija ritīgi daudz rakstu bijuši un ritīgi daudz komentāru savākušies, un cilvēki jau bija formējuši savu viedokli viņu. Un visiem viņš nepatīk, tikai īstajiem jauniešiem, krūtējiem viņš patīk. Jā, tie, kas viņu klausījās, bija tā kā cilvēkā tajā laikā, kas viņiem tā kā ritīgi patika, un visiem pāriem bija what the fuck, kaimiņi. Bija tik labs vibes iet pēc skolas mājās. Jā. Kā tik ļoti to izbaudīja. Uzspēlēt loliņu, vēl kaut kādu vārku ar tur džekiem. Tēlot, kad pilna mājas darbs. Tas Gačo, ko viņš izdarīja toreiz, viņš uztaisīja kaut kādu video, kur viņš piedāvāja ar viņu kauties. Viņš laikam vēl apieroja savā koncertā ar krēklu, kur ir Artus ģīmes un uzrakstīts cirvis. Jā. Un tas bija kaut kāds baigais. To es ritīgi atceros, jā. Jā.
Un tas viss konflikts sākās tāpēc, ka Artus viņu uzaicināja uz koncertu, uz podkāstu. Un viņš atteica, viņš negribēja nākt. Nē, bet Artus vēl tur par viņu smējās tajos raidījumos. Viņš teica, viņš tāds mīkstais, viņš nevar atnākt pie manis. Un pēc tam viņš savā tajā raidījumā... tā, ka viņš savā atbildē, viņš uzlika to voicemail, ko viņam atstāja Gačo, ka viņš kā nereāli lamājas un ritīgi pretīgs ir arī. Viņš laikas, tas nestīja višķiņ. Un tas, ko kaimiņš beigās izdarīja, viņš uzaicināja uz raidījumu 2 cirvjus. Un tad viņam bija studijā 2 cirvji or something, es īsti to neatceros, un nebija arī pieejams. Starp citu, viss ir no Boom FM oficiālā izņemts ārā. Jā, YouTube arī. Kufā sadersās ar Artus. Jā, un tur nebija viena no manām mīļākajām intervijām palikusi, kas bija starp Uldi, Marhilēviču, Streipu un kaimiņu. Atceries par gejiem? Nē. Par gejiem atceries? Viņš bija ritīgs homofobs, jā. Uldis Marhilēvičs pret Streipu, un tur Streips kaut ko baigi tur apvainojās, bet tas bija diezgan smieklīgi. Protams, tas bija smieklīgi. Jā, tas bija fucking funnies, jā. Viņš jau reiz uzaicināja, man liekas, kaut kādu transvestītu un kaut kādu priesteru. Bet bija ļoti daudz raidījumu un ļoti daudz nav, jā. Ļoti daudz izņemt. True. Kopš viņš ir Latvijas tāds pamatīgs kultūras slānis ir izdāsts vēstures. Gan jau kādam vēl ir. Bet mēs tomēr būvējam jaunu kultūru un varbūt kādu dienu kaut kādā 2025. gadā mums būs Vairvīķa Freiberga kā viesis. Viņa būs starp citu ļoti drīz. Man liekas, ka viņi būs. Man liekas, ka viņi tiešām būs. Spoilers nākamajā epizodē. Kaimiņš nokaitina pat nesatricināmo zorgusu. Ko? Zorgus ir tas tipā Friedrich Nietzsche, tas spēj... Zaratust. Jā. Viņam otrais vārds ir kolorus. Kolorus, tā kā tas, ko baseinos sliek, kurš smažo jocīgi. Zorgus, kas viņam bija par to prikolu? Zorgus arstu rulsmirus. It's pretty obvious, but it's funny. Zorgus, viņš izklausās pēc Futurama, tā viena. Ne pēc Zoidbergs. Jā, Zoidbergs. Viņš nogaidīja pēc Zoidbergu. Un tas studijā tāds Zoidbergs. Kā jau tas bija gaidāms, kaimiņš Zoidbergu izjautāja par to, kā viņš tic pie sava visnotaļ sarežģītā vārda. Kā veitas viņa dibinātajai kustībai skaistā nākotne. Tas izklausās tik delusional. Jā, tā kā kāds kults. Tik generic, tā kā skaistā nākotne. Labā sirds. Viņi kaut kādi budisti bija, kaut kas tam līdzīgs. Man liekas, tā kā kaut kāds Scientology plus budisms. Kosmos baigs saistīts. Jā, kaut kāds kosmoloģija. Isiodoloģija vai kaut tāds. Jā. Tieši reliģiskā tēma starp abiem raisīja visvairāk diskusijas. Un Artus isideoloģijas piekritējus vairāk uzstājīgi nodēvēja par sektantiem. Turklāt nekautrējās apgalvot, ka Zorgus savulaik populāro reperi Gustavu Buteli, jeb Gustavo, kurš tagad sevi dēvēja par Arsta Rulsmirus. Vai viņa tā kustība bija burtiski vienkārši dot sev stulbus vārdus? Nabaga Gustavo, viņš bija tik labs cilvēks. Skaistā nākotne, kur visus vienkārši sauc kaut kā jūs un ierakstīs. Es esmu Arsta Rulsmirus no skaistās nākotnes. Tas bija vienkārši, tas bija, Ivar, tas tikko, man liekas, bija īsts lietuviešu vārds gan jau. Jo, kāds zirga galvā Arsta Rulsmirus. Šitie vārdi nav labi. Tāpat kā man iegrozīja tekstiņi, tāpat kā man iegrozīja fucking Kiviču vārdiņi. Tā man iegrozīja Arsta Rulsmirus, Zorgus. Tiesa Zorgus, a.k.a. Zoidbergs, a.k.a. Viesturs. Zumbarbus, Zibirbims. Zirēlis, nē. Čau, ko tu darīsi, ko tu sēdīši atnākts podcastu, viendienu viņam tāds, čau, mani sauc Edar Ilmirus. Tu uzzināji, ka tava mamma ir aktīviste. Bet Artus jau izdarīja gan jau kaut ko līdzīgu. Man liekas, Artus sauc par Arturu, tāpat kā mani. Viņu sauc Arturs. Jā, un tam viņam bija tāds, tas ir pārāk mainstream, man vajag tā kā vairāk. Bet tas ir efektīvi, tā kā tas nav nicknames kaut kāds. Tas ir viņa vārds. Bet ja kāds pasaka Artus, tu uzreiz iedomājies kaimiņu. Jo Artur ir pārāk daudz. Arturs Krastiņš, Arturs Simis.
Mēs vienā līmenī ar Skrastī. Bajā hoņi tikko notiek. Tas bija labs. Edijūls Milovs. Kaimiņš Godmani nosauc par vientuļu šizofrēniķi. Uz Tā jautājumu, vai Godmans zina, cik Latvijā ir trako, politiķis atbildēja ļoti precīzi. Pēc viņa datiem Latvijā esot 6411 šizofrēniķi. Daudz kāds random fakts, kas Godmanim ir galvā, ķipa vienmēr. Godmans bija īstenībā baigais pīms. Godmans? Jā, viņš vienmēr bija tāds. Viņš vienmēr bija tāds relatable guy, bet īstenībā, ja tu pasties uz viņu darbiem, viņš ir bijis slikts cilvēks. Man liekas, viņam ir viens no labākajiem imidžiem, kas ir bijis Latvijas politikā. Viņš noskūto galvu bārdu reāli. Tas, ka viņš Queen spēlē Brian May. Plus viņu sauc Ivars. Viņš man vienmēr bija relatable. Viņu sauc Ivars un viņš spēlēja bungas tieši kā es. Un Godmanis, tas ir tik labs uzvārds, tā kā Godmanis, jā. Ivars Dieva vīrs. Viņš ir kaut kāds audiofils, viņam milzīgs library. Es nebrīnos. Viņš kaut kāds baigais roka fans, man liekas. Tas manējais. Patīk roks. Roka mūzika. Mums patīk roks. Liepājas roksis. Šāds liepājas rokam. Es karājos tavā bīzē, man simpatija. Man tā vēsītās latviešu liepājas roka liriks. Yeah. Es esmu roka džekiņš. Kas viņam pa tēmu? Adas jaka un cigārs. Nē, cigāru viņam nebija. Brauc alīgas uz Rīgu tusē. Mums ir liepājas vējš līdzi. Esam stilīgie. Kodiem gariem matiem. Tā kā, zin kā, kod rīdzinieki čilo Rīgā un pēkšņi kā viņi jūt, ka vējš sāk pūst, viņiem liekas, ķip moš, laikam stāks mainījās, viņi iziet ārā ne liepainieki atbrauc. Liepājas rockers močī. Viskās Harley Davidsons pulo apķiva kaut kādu klausās. Liepājas roku. Pulo ap ar tādu rādžaņu ķipu. Rock, music, rock'n'rolls. Vecīt nospēlē kordu. Aizvainotais Godmans gan centās iebilst. Nu velns vecīt. Bet kaimiņš, kā viņam tas nerad gadās, neļāva pabeigt domu un secināja. Manuprāt, tu esi diezgan vientuļš džeks, ja Godmans. Godmans tik tā kā labi respondojas to visu. Nu, viņš ir runātājs, ja? Kā tu pats teici? Jā, viņš tā kā master manipulator. Bet, nu jā, viņš apsās. Viņiem pēc tam vēl bija, atceries uz divānu kaut kādas 30 minūtes, tipa secret cam. Jā. Kur viņi runāja tā kā par kaut kādām tur baigi. Jā, bet tā kā actually ir. Un ja tur Godmans pat skaidrojas bija diezgan labi. Redzēja, kā Godmans izstījās, cik citādāk viņš uzvedās, kā viņš bija kameras priekšā, kad viņš bija secret cam. Jā, tā bija. Secret cam viņš bija fucking stressed out. Visu laiku griez kaut kādu zelta fucking ķēdīt ap pirkstu. Es pat neatceros. Kā? Slimais Godmanis. Visi Ivari ir cool. Mums skolā bija Ivars fucking dežurants. Ivars Godmans varētu kļūt par Kārlu Ulmanu. Domā? Man liekas, ka viņam ir tas energy. Nē, viņi visi heito par to pareksu. Bet es viņu varētu iedomāties kā tādu reālu valsts diktatoru. Nu, viņš ir patīkama personība. Tas noteikti. Tagad mūsu prezidents gan būs Levits laikam. Vai viņš ir viņš normāls cilvēks? Es par viņu neko īsti nezinu. Es zinu, ka viņš ir ebrejs, es zinu, ka viņš ir kaut kāds advokāts Eiropas Savienības, kaut ko viņš tur darās baigi. Nu jā, politika. Jā, mēs neesam politikāli, mēs esam komēdija, anekdošu šovs. Smieklīgais šoviņš 100 tonnas kultūras. 100 tonnas kultūras, nevis 100 tonnas politikas. Vispār nav. Nu, turpinām par 100 tonnas anekdots. Tad vēl Artusam bija forša intervija ar šo te Ievu Adams, atceraties tādu dāmu? Tur bija līdzi tā nebija Skulme, jā, tā bija ar Skulmi. Adams un Skulmi, un Adams ir tāda kinda feminista, tā kā ne feminista, bet tāda, nu tāda runātīgā čiņa, tāda, tipa sēsī bišķiņa. Un Lija, un Skulme, nu tipa kinda, bet nevis tā kā kaut kādas tur tādas noģīgās, bet tāda rīktīgā. Es saprotu. Un tur līdzi vēl bija Skulmes un kontrastam, vai kādā sakarā viņš, Ievai Adams bija melni mati. Viņas taisīja kopēju, viņas taisīja fashion show kopā. Moši. Jā. Un Skulme tur izskatījās, ka Artus viņai jautāja jautājums, un literally viņai visas atbildes bija kaut kāds. Viņa vēl runāja, viņa nerunāja Miķī, un viņa visu laiku kaut ko pilnīgi kā. Viņam atbildes. Jā, varbūt uzjautāja. Jā, tas ir.
Vajag atrast kaut kādu podcastu vieskas, tā kā vienkārši šātāk. Mums jau uzdaram jautājumus. Nezinu, kāds tips stoner. Blakus. Mēs vietā tusējām, mums bija šūzi visiem. Man bija Healy. Šūzi. Mans Healy periods viens no labākajiem periodiem manā dzīvē. Bet es skatījos Healy. Oriģinālē? Jā, man bija tā kā... Un es tos Healys valkāju ikdienā bez ritenīšiem, tāpēc, ka viņiem bija ļoti tā kā, tās platas zols, un es biju īss, un tad es Healyos jutos garāks. Jā. Tā kā Roberts Downey's Jr. ķipā, ka viņš nesā kaut kāds platformens, ķipā izstāst kaut kādu mēnleti. Davai turpināt. Par Sandro? Nu jā, toreiz bija Sandro, tāds bija. Sandro pa ielu staigāja šaurās biksēs, Ivars blakus. Mums abiem bija kaut kādi lieli šūzi un šauri bikses, tas bija krūtais stils ķipa. Mēs tā kā, viņš ķipa skaitoja, bet viņš nemācēja iedrupot. Un es ķipa iztījos pēc skaita. Tu biji deep Pink Floyd. Es fucking klausījos Pink Floyd, visu laiku Led Zeppelin. Man bija tāds bļāviens, kāpēc es nevarēju būt jauns 7. Jā, tas es ar tā domāju. Es kaut kāds 100 tonnas klasika. Pirms autotunes tika izgudrots. Tagad mēs klausāmies tikai repu, tikai Zieda Vija, tikai jaunais albumu klausās šautauts yeah. Gang swag. Gang. Un atpakaļ pie intervijas. Ejam pie Artusa. Un skulma izskatījās, viņai personība bija tā kā kodam mitram dvielim vienkārši. Tā kā kāda čista. Jā, labi. Nedrisosim Andru Kieviča sieviņu. Es tomēr negribēju, ko Maksima Andris uzbruk pēkšņi. Bet viņš viņu uzaicināja, lai parādītu to, ka ir kaut kāds dumjs blondīns. Viņam kaut kāds beefs ar blondīnēm bija. Jā, tā kā spied ārā tos visus sabiedrības stereotipus riktīgi. Un tā kā spied tā kā tiem cilvēkiem, uz kuriem tos stereotipus attiecina, tā kā viņam tieši sejā virsū to prikolu. Tā kā ar kaut kādu nāc. Viņš kā konfrontoja baigi. Iedomājies, teiksim, ja Artus Kaimiņš intervētu kaut melnu cilvēku dzīvot Latvijā, man liekas, tā būtu tik briesmīgi. Man liekas, ka bija, ne? George Stils un Igors Šiškins. Tā sērija. Kas bija Šiškins kaut kāds latviešu nacboltiba? Tas čalijs, kurš organizēja... Tas ir Ajo Benes. Tas čalijs, kurš organizēja uzvaras pieminieku spridzināšanu. Tas, kuram atvērt milzīgu stāšu ar otrā pasaules kara weapons. Viņi karoči sataisīs, redzējuši to raidījumu Beltājā viens. Viņi būtībā sataisīja kaut kādus pilnīgi no interneta, uzmeklēja kaut kādas receptes, kā uztaisīt. Iedomājies, kaut 90s, tipa Stormfront, tipa forums or something. Un viņi sataisīja, protams, viņi poļbom ko nepareizi izdarīja. Un viņi gāja spridzināt, un būtībā viņi vienkārši paši uzspridzināja sevi. Viņš tā kā attaisījās uz otru pusi, tas viss ķipas sprādziens. Un, jā, un beigās tam piemineklim ļoti maz, kas notika. Un man liekas, ka 2 nacionālisti uzsprāga. Jā. Man šķiet, ka nomira. Viņi nomira, jā. Un Šiškins bija kaut kur malā. Jā. Bet viņu ilgi nepaturēja beigās. Kāda bija tā intervija vispār? Es viņu neesmu redzējis, man liekas. Tā intervija ir rītī nice. Viņi viens otram eskatās acīs, un viens otram dirž. Jā. Un tas George košana, un viņi ir rīktīgi racist, jā. Of course. Viņš nav tā kā openly racist, bet viņš saka, get the fuck out of my country. Atceries, kur bija tas Radio Merkūrs, Čalis. Kā viņi sauc tev vakar, tas Juris Lipskis? Jā. Vai kaut kas tāds. Tas, ka bija Radio Merkūrs, un viņam tur bija tik smieklīgs stāsts par gejiem. Tā, jā. Tu esi gejs? Es gejs varētu izsmērēt ar ložmetēju gar sienu, bet man gan nomierināja. Tad es ierosināju Radio 2, ka, zini, Olainē tur tāds profilaktorijas, visus tos gejus varētu sadzīt iekšā, un tad, lai viņi sastājas tādā lielā riņķī, un viens otru duksē, zin, par indai vien, bet ārā pie normāliem cilvēkiem šitos laist nevar. Jā, diemžēl. Paga. Tad tev liekas, ka visi tie geji ir jānošauj? Redzi, ļoti daudz būs jāsāk nošaut, jo par gejiem pataisīt jau te ir tik daudz, tā ir tāda anormālība. Tālāk runājot, viņš ir saicinājis vēl dažādus savus idols. Tā, ka viņš palika jau krūtāks. Jā, viņš beidz aicināt, kad tas pilnīgs brainlets. Viņš sāk jau aicināt to pašu Godmani, kas jau ir, viņu nav tik viegli dabūt.
Un viņš izvilka no retirement arī, kā saka, Delfi. Puskēls kaimiņš nokaitina pat lecīgo Dāvidu. Es tieši šodien noskatījos to interviju. Viņi ir fantastiski. Es ļoti iesaku jums tagad aiziet YouTube, viņus sameklēt. Kroči vienkārši suņa būda Dāvids. Un Dāvids ir biseksuāls, un kaimiņš par to bija ļoti sapriecājies, ka varēs par to runāt. Un sāks tā intervija, un kaimiņš vienkārši stāv apenēs, pilnībā nokrāsojies zilā krāsā. Stāv un viņš tā kā dejot. Viņam vēl apens, kad jau kaindi izsviedies. Un tā kā viņam skan tie viņi visi tie introduction ar tiem kā viņam suņi tur visu kaut ko dara. Un viņš tā kā stāv un dejo pie tā, un tad sāks interviju, viņš pastāsta to Dāvidu, viņam tāds, es esmu zils. Tu arī esi zils. Jā. Vismieklīgi, ka viņš viņam dirsa par to, ka bija kaut kādas baumas par to, ka Dāvids ir kak. Jā. Ka viņš ejot klāt kaut kādiem čūkiem. Negribu izpist man sievu. Un viņš par to jautāja, un Dāvidam tāds, vecītis jau zina, ko tēmē. Nē, šito nerunās. Šitā tēma man nepatīk. Šitas jau old meme. Jo pirmajās šovu minūtēs kaimiņš ķērās versim pie ragiem un sāka Dāvidu tirdīt ar dažādiem jautājumiem, kas skar viņa privāto dzīvi. Aktieris ne tikai vēlējās noskaidrot, kad modes māksliniekam pēdējo reizi bija sekss ar vīrieti, bet arī to, vai tā patiešām esot patiesība, ka viņš svešniekiem mēdzot piedāvāt pārgulēt ar savu sievu. Tāpat kaimiņš pārliecinājās, vai Dāvids patiešām ir biseksuāls, kā arī apvaicājās, vai mūziķa Andra Kiviča apgalvojums, ka dizaineris savu laiku iebāzis savu mēli viņa mutē un centies viņu noskūpstīt, ir patiesa. Kas tas tāds ir? Allegedly, Andris Kivičs, un man šitais likās ļoti interesants quotes, un es meklēju internetā un es nevarēju atrast, bet allegedly, Dāvids ir kaut kādam unconscious Kivičam ielicis kaut kādu muti, kaut kādu mēli mutē, vai izvarojas Andrkevičs. Man likās smieklīgi, ka viņš viņam tā kā jautāja par to, viņš mēģināja noskaidrot, vai viņš ir top or bottom, viņš viņam jautāja, vai tu saņem, vai tu dod, kad tu pārbaudi. Dod Kivičam. Pēc ko koncerta pārpasies, parubājas šajā parkā. Jā, Rokafē, fucking. Un tāds Dāvids iet meklēt čalu, kurš pisīs viņu sievu, viņš ir Andrs, un tāds iebāž mēlīm. Tas guļ Andrs, Bet tā intervija bija laba kopumā. Man ir siltas atmiņas vispār no Dāvida šova. Es atceros, kā es skatījos pa TV5. Tur bija tas pats, tā man favorite intervija, kur bija par bomžu seksu. Tur bija kādi... Viņš bija paņēmis random bomžus. Man liekas, tur bija tas Nirvanas brālēns. Kroči viens draugs sauc tā kā bombs par Nirvanas brālēnu. Viņš tas pēc Nirvanas. Tā kā kurts rektīgi. Un man liekas, viņš tur bija kaut kāda random bomžu. Un daudz viņam tāds jautā, kā vispār uz ielām pisties ir? Kā ir seks uz ielām? Un tev bombs ir tāds, viņš tev pārpasies. Un viņš Dāvids kaut kā runā, un tas bombs vienkārši aizmieg. Es domāju, aizsam nākamo bombs. Un tur arī, un viņš uzaicināja vēl kaut čiepu, un tie bombži literāli bija sūdīgākie intervijas. Bombži ir tādi pidari. Ja varētu fucking strādāt, viņi fucking ir bombži. Viņi ir fucking funny, viņi tā kā, viņiem nav noteikumu. Un tad tie bombži kaut kādu huiņu runāja, un tad viņš uzaicināja Sandu Kijopu iekšā, un tad Sands Kijops runāja ar bombžiem par seksu, un viņam prasīja, Sand, tu pisti bombzeni? Un tad viņi debatēja kaut kāds 15 minūtes par un tas ir Latvijas OG podcasts. Amazing. Šādās Dāvids šodien. My God. Skatījāties TV5, bļa. Topiks, Dāvids šovs, kas tur vēl bija. Tur bija kaut kāds krievlietas skanēja. Tas, kā sauc to fucking krievu populāru? Kamenska. Jūs bērnībā skatījāties Greizo spoguli? Muktars. Jā, es actually skatījos. Es tā mīlēju tos šovu. Vienmēr vēlu vakarā man vecāki nestījās, bet es gāju ar vecvecmāmiņu skatīties, un mēs kopā skatījāmies Mans humors likās sūdīgs.
tur bija ļoti dažāds humors. Man vienmēr smieklīgākie. Labi skečs, bet... Zini, kas bija vienīgie fanīgi, tie, kas bija, ķipa, tur bija armēnis, kurš tēloja kaut kādu armēņu stereotipu, un gruzīns, kurš tēloja gruzīņu stereotipu, un tie bija fanies. Viņš jau vienmēr pūloja apar kaut kādu arbūzu, un tev visiem tā kā filmās, ķipa. Tālāk par Artusu. Kaimiņam, tāpat kā arī Andrim Kivičam un arī Kijopam ir bijis ar vakarziņām konflikts, un arī seks viņiem visiem bijis. Domā, Artusam ir bijis seks? Artusam ir bijis seks, jā. Tā kā mums. Artus, viņam ir kāds pierādījums par to, viņam ir meita dēls? Man liekas, ka viņam ir bijušas sievas. Viņam daudz bijuši. Viņam draudzene, jā, viņam actually ļoti daudz draudzenes ir bijušas. Viņam bija čiepa, kas ar viņam bija kopā, kamēr viņam notika tā avārija. Jū. Un tad pēc tam viņi bija kopā. Un tad viņam pēc tam bija kaut kas, man liekas, 2. Gan jau viņam ir bijuši daudz sievietes dzīvē, varbūt ne daudz, cik mums. Trakais. Ne tik daudz, cik mums, bet seks ir bijis. Seks ir, jā. Seks ir bijis. Arī senāk. Spirits and Wine. Pārsteidzoša iepirkšanās. Podkāsts. Mēs esam atpakaļ podkāstiņā, jā. Mēs podkāstā. Ir Ivars, ir Simis, ir Simis. Sāpošo zobu podkāsts. Sveicināti atpakaļ pēc reklāmas pauzes. Kas tava zobiņi notika? Simim nav puses zobu. Izstāsti, tas ir Elephant in the Room. Kas ar zobu? Tad oficiālais stāsts bija sieviešu diena. Un es biju vienā pasākumā, un es redzēju, ka tur Džeks vienai meitenei uzmācās, un bija tāds jau vecīt, nedara. Swag. Jā, un tad viņš man atnāca un reāli iesit pa seju un izsit tā kā man to puszobu, bet es tā kā nenokrītu uz zemes, viņam nesitu atpakaļ, es vienkārši pastījos, viņas pateicu, vecīt, tu tikko reāli izdarīji toksisko maskulinitāti, un tu pats par šo tā kā kļūsi bēdīgāks savā dzīvē. Un tev pienāca kaut kādas 7 hot čiepas apkārt, jūtas. Man liekas, tik forši, ka arī Džeki ir feministi. Tas kind of cool. Es arī esmu feminists. Tas zobiņš kind of cute īstenībā. Kāds anime girl, vampīrs. Novembri, bet runājam par Karimiņu. Atgriežamies. Artus taču bija. Ko mēs te pa zobiem? Mums taču bija Artus. Un Artusam bija konflikts ar vakarziņām. Novembra sākumā pašmāju mēdījus pāršalca vēsts, ka Radio Boom FM rīta programmas Suņu būda vadītājs Latvijas Nacionālā teātra aktieris Artus Kaimiņš nolēmis sūdzēt tiesā laikrakstu. Vakarziņas pieprasot 67,000 latu. Tas ir liels. Kompensāciju. Tur varēja, vecīt, tas 13. gads toreiz varēja nopirkt kaut kādus 70 bitcoins par šito. Superīgi būtu. Toreiz aktieru advokāts Aldis Gobzems, te viņš Piero, man liekas, pirmo reizi, skaidroja, ka vakar ziņu žurnālisti izrādījuši ļoti necienīgu. Tas ir zināms. Tas jau ir te sanāka storija sākums. Tūlīt būs storijas. Un tas ir sācies. Stāsti. Advokāts. Oktobra sākumā publicējot rakstu, ķipa vakar ziņas, kāpēc Kaimiņš ir tik stulbs? Tas ir laiks tā kā bēbīši, ķipa virsraksts. Kāpēc Kaimiņš ir tā kā nejauks, jo viņš man nedod spēlēties ar savām rotaļlietām. Tas kaut kāds bērnu dārsts, tā kā viņš ir nejauks. Man patīk, mums vienam video virsraksts kaut kāds Kijops seks ar suni. Kurā tiek apgalvots, ka aktierim ir galvas trauma un viņš ir nīstākā persona Latvijā. Un toreiz arī, kas ir? Tā galvas trauma ir true, jā. Nē, bet viņam pat nebija baigā galvas trauma, viņš, man liekas, kaklu salauza vai kaut kas viņam bija. Es gribu teikt, ka nebija kaut kāds satricinājums liels. Nē, noteikti bija. Satricinājums ir pilnīgi saprast, tas kaut kāds Joe Rogan talk. Guys, jūs esat mēģinājuši DMT? Zings ir nice lieta par DMT. DMT ir tikai kaut kur 5 minūtes garš, tā kā tu vari darīt to tā kā darba ķipa pīpēšanas pauzē. 5 minūtes? Jā, viņš ir rītīgais. Tu var darba laikā. Tu vienkārši citā dimensijā. Jā, iziet kaut citas dimensijas, parunāt cipelnētieši no jāatvajas, atpakaļ. Atgriezies savā, kaut kādā Maksims, pārdrojas. DMT woke. I quit my job. Mēs esam, by the way, latvieši Joe Rogans. Un Edijs ir Alex Jones. Bija kaut kāds tvīts, ka Joe Rogan.
Joe Rogan ir Oprah for tā kā man liekas, Tā kā, ļoti accurate. Mēs esam Ainas Poiša šovs priekš 20 gadniekiem. Parunāsim. Kinda. Tā varētu būt īstenībā. Mēs aizpildām to funkciju. Podkāsti ir jaunie sarunu šovi. Jā, mēs sakam, viņiem tāds, tipa, friends experience. Iedomājies, klausītāji, tu tagad būtu ar mums istabā un chillot ar 3 cool džekiem, kuriem ir podkāsts. Šito izgriezīsim. Šito nevajag izgriezt. 2014. gadā paziņo, ka ies valdībā. Atceries, kāds notika process viss? Kāds bija? Kāpēc viņš... Viņš sāka, man liekas, toreiz bija notikusi Maksim jau vai vēl nebija? Viņš suņu būs paliek. Maksim ir latviešu 9/11. Viņš ir, jā. Maksim definitely. Bet viņa raidījums sāka exponentially palikt aizvien politiskāk un politiskāk. Līdz viņam viesis sāka jautāt, nu tad ej tu pats tajā politikā. Un viņam bija tāds, ok. Un tad viņam bija tāds, labi. Jā, viņš toreiz, man liekas, jau toreiz gribēja taisīt savu KPV, bet viņš beigās saprata, ka viņam ir pārāk mazs laiks palicis uz tām vēlēšanām, jo viņš salīdzinoši vēl izdomāja. Un tad viņš pievienojās vienkārši Latvijas reģiona apvienībai, kur bija Bondars. Atkal tā politika. Tur bija Bondars un kaut kas tur vēl bija. Viņam beigās bija konflikts un baigais falling out. Un tas ir mūsu ķipa audiencem, kur neko nezinu vispār, vienkārši lai klarifējot. Labi. Ok. Stulbais audiens. Audiens. Plekarač viss audiens dauņi, man jūs besīdžas krot. Tie, kas taisa mīmus, nice. Tie vienīgā labi ir. Ja tu nošēro, tad tu esi cool, ja tu nenošēro, tad tev vispār nebūs seks. Ja tu neuzliec savai vecmāmiņai 100 tonnas kultūras katru dienu pirms gulētiešanas, tad tu neesi īsti fans. Iegriez dzirdes aparātā. Ieprogrammēji kaut lūpu. Tur kaut kādi čāģi. Latvijā labākais seks, jā! Vecmāmiņa čips. Viņš jūk prātā. Jā, kaut kāds. Kiju, un to viņš izpisa suni, bļau. Viņi klausās viens. Please help. Ok, labi, turpinam. 2014. gada oktobris. Kaimiņš par narkotiku glabāšanu nosacīti atbrīvots no krimināla atbildības. Kas tu tas tāds? Kas viņam bija? Viņam cip nebija narkotiku glabāšana, tad viņi randomā atbrīvoja? Viņam, karoči, viņš laikam bija pīpējis jointu kaut kur, un viņu savāca mentu, un laikam pie viņa atrada 4,9 gramus marihuānas, kas ir tipa, jā, bet tik precīzi, lai nebūtu 5, no kā tu esi tipa kaut kāds dīlers, laikam skaties, un tev ielaik cietumā. Bet nav tā, ka virs grama ir tā kā tipa ar nodomu izplatīt or something? Man liekas, ka bija no 5 bija kaut kāds step up, ka tipa tev ir daudz lielāk sūdi. Nu labi, ko tu pamēs pat tur runā? Pieķerts, jā, un par to viņam īstenībā bija liels skandāls. Tas ir pirmais skandāls tajā gadā. Kaimiņš pats saka, ka ar to lepoties nevarot un nožēlo izdarīt to. Bet mēs īstenībā satikām ar Jāņčuka ģiba. Mēs gājām pa Vecrīgu, un tur tieši bija Artus Kaimiņš. Jānis bija milzīgs fans viņam. Mēs piegājām klāt, dabujām bildi ar viņu. Viņš laikam viņam uzjautāja kaut ko par marihuānas legalizāciju, un viņš atbildēja kaut ko tādu diezgan tāds, Džek, es jūs saprotu. Pagaid, tikai vecītis, tikš saimā. Kāds bija actually KPV stēns? Man liekas, ka viņam problēma nebija. Man liekas... Viņa stēns pret visām šitām kontroversiālajām lietām, arī pret LGBT lietām bija tāds, mēs ļausim tautai nobalsot. Jā, viņam visi bija tāds, mēs ļausim tautai izvēlēties. Tas bija ļoti labs stratēģija, kā iziet no visām problēmām. Katrs varēja redzēt savu KPV. Kāpis cilvēks, bļāviens. Tad bija tas slavenais jau atgadījums, man liekas, tas kaimiņa skandalozās popularitātes pīk, kad kaimiņš stipri ierēbis traucēja bāra darbam. Nu, tas bija pāris dienas. Norāda Rokafejnīcas pārstāvis. Tas bija pāris dienas pēc ievēlēšanas. Jā. Tas bija no kurienes ir tas, vai tu zini, kas es esmu? Jā, tur bija daudz prikolu, tur bija tas, kur viņš bļāva. Viņu mēnti vārds, viņš es tieši tad nobalsoju par fucking kaimiņu pirmo reizi ever. Jā. Un man bija tāds, kaimiņš pirmais saimā, tā kā pirmais līgā. Tas tieši decembrī saimā. Un viņš
pirmajās dienās, kad viņš ir deputāts, izdara to sūdu Roka Fēnīcā. Tur pamostos rīts un skatos, kā viņš ko grūstās ar mentiem un apsargiem. Brāļ, tu zini, kas es esmu vispār? Tu zini, kas es esmu? Vai tu jūties pievilts? Es jūtos, man bija tāds, sirsniņa sāpēja. Viņš bija tas manis teica, kas man nekad nav bijis. Bet tā kā sūdīgā lieta bija tāda, ka viņš sākumā teica, ka ķipa, viņš nesot zēris, ka viņam nesot nekas tāds noticis. Un tik ātri jau sāk iznākt informācija, un es nesaprotu, kāpēc viņš par to meloja, kas bija tāds whack. Tad arī tā kā, es viņu supportoju, bet man nebija 18 gadi, es varēšu būt arī par viņu balsojis toreiz. Otru reizi nebalsoju, apsolu. Yeah. Roka Fēnīca. Roka Fēnīca tāda miskast. Šīs divas vietas, kur vecrīgām uzreiz kaut kādas sliktas asociācijas, tas ir tipa pūces. Es Roka Fēnīcā kaut kad biju kā no rīta. Pūces vēl sākumā bija Zaibis. Pūcē sākumā. Jā, vecītas stāms, ka tu ieej pūcēs kaut kāds fucking tas pretīgais, tas tā kā kaut kāds holokausta tetovējums ir. Šobrīd pūces tetovējums. Man vienmēr no rīta ej mājās kaut kāds tur washed up, tāds skatos to un tāds Un Rokafē, kas tur ir kaut kādi 30 gadnieki, ārzemnieki. Slikts vibes. Jā, tur tik slikts vibes. Es nesaprotu, kāpēc tur jeb kāds iet. Jā. Tur viss, ko iet. Tas tā kā tas entry spots. Ir dzirdēts. Tik daudz storiju, ka kāds ir karaoke. Es zinu storiju, kad čalīts vienkārši ar 2 čalīšiem stāvēja pie Roka Fēnīcas, pīpēja jointu, un viņš iegāja iekšā Roka Fēnīcā, un apsargi bija redzējuši to kamerās. Un to čalīti, kurš pīpēja jointu, paņēma, ieved iekšā, reāli sasit ar elektrošoku un pateica, vai tas ir ar naudu, vai mēs izsauksim mēnesi. Un tik daudz tādu storiju dzirdēt no Roka Fēnīcas. Arī citos vecīgas bāros tā darīts. Tas nav vienīgais. Man stāstīja, ka viens draugs, ka viņam atrada kaut kādu grinderi, viņi pārmeklēja somu for some reason, un viņi par to gribēja piekaut, un beigās vēl mēntus izsauc. Kaut kāds, like, what the fuck, who does that? Labāk par Artus. Jā, Artus, fuck Roka Fēnīcas, un trashies plays. Labāk par Artus. Ja es piekrītu, ka viņam šajā gadījumā tā kā iztraucēt Roka Fēnīcas darbību, tā ir laba lieta, es teiktu. Jā, un iztraucēt mēntu darbību. Viņš jau īsti neiztraucēja, viņš iztraucēja savu fucking perfekto sākumu. True. Viņš savās varēja plusiņus, un viņš tā visu izpis. Bet es teiktu, ka beigās viņa pirmais tāds termiņš... Sākumā 15. somas briljantā. Jā. Viņa pirmais termiņš, man liekas, kopumā bija veiksmīgs vismaz viņa politiskajai karjerai. Ja jūs tādā skatās, jo viņš īstenībā pat turēja savus solījumus. Viņš izcēlās, un visiem ir jāatceļ, ka viņš atklāja jaunu video. Nē, viņš vienkārši dabūja tos voters, kas nekad vēl nebija īsti gājuši, man liekas, balsot. True. Tie, kas ir Anglijā, un tie, kas bija jaunajā latvieši. Kaut kas līdzīgs tāda nelielais Trumpa kampaņai. Tieši tā, savā ziņā. Tā, kad Artus uzvarēs, sapra, ka fucking Trumps varētu fucking vinēt arī. Tas bija pēc Brexit. Kaimiņš bija mūsu Trumps. Visā pasaulē. Jā, un... Pasties, kāda Latvijā ģeopolitiskā nozīme. Labs. Skaistā Latvija. Un viņš visu laiku, viņš taisīja to sadaļu, savu rubriku, Artus kamera. Atcerējies, viņš vienkārši gāja pie kaut kādiem politiķiem, kur tur aizsēdējušies. Tas man likās tik stilīgi. Un viņš rasoja viņus. Un tas ir kaiti pat funny, jo man patīk tāds prikoli, ka tur viņus pie vārda, ka es apsolīšu kaut kādu, tur darīt savu darbu, bet tu basically neko nedari. Un tad viņš ir tāds suns staigā apkārt. Jā, un tālāk būtībā viņš sāka savas tās kameras raidījumus visus un tādā garā, bet pa vidum vēl pēdējā kontroversāla lieta, ko viņš izdarīs suņu būdā, bija pateicis, ka šovs Dejo ar zvaigzni ir pilnīgs sūds. Par to bija cilvēki, kas sagrozījušies. Labi, ka es to nebiju dzirdējis, jo es uzreiz pārtrauku par viņu fanot, jo es tā mīlēju to šovu bērnībā. Man patika, jā. Man patika pirmā sezona un otrā kinda, un tad es vienkārši... Jā, viņi palika tā kā stulbi, bet man sākumā es vienmēr biju gatavs skatīties tieši kā viņi sākās sēdēja divānā un tad kodiem ģimenes skatījos. Jā, tieši tā. Man vienkārši tie šovi visi liekas tik tā kā tādi pretīgi. Es tiešām nevaru super nav paskatīties. Man liekas, ka viss tik sūdīgs.
tie kaut kādi fake harizmu vadītājiem, tad visu laiku tāds Mogoļi, 24 kredīts. Kaut kāds krāsas, ik pēc minūtes, gaismas visur. Cilvēki ar fake smaidiem. Jā, tā kā tāds, un visi arī... Plastisks sēs. Es redzēju, ko tu virsraksti, kas bija šodien. Skatās. Tas bija, kāds bija iepostojis Artus Kaimiņu atbalsta grupā par to, ka ātro kredītu, tā kā reklāmas gribēja izņemt ārā no televīzijas, un to, ka tas varētu izmaksāt kaut kāds 12 miljonus, tā kā kādiem tiem kanāliem. Jā, tā kā viņi reāli pelna kaut kāds tur miljonus no tā, ka viņi sponsorē tos ātros kredītus. Jū. Un vispār arī tas kaut kāds Dziedi ar zvaigzni, tie visi. Viņi ir bijuši miljoni. Viņi ir tāds vienkārši cilvēki. Boomers. Channel Tad vēl bija tas izklausies redzēts. Priekš cilvēkiem atklājuši internetu. Vienkārši tāds dumb entertainment, tāds pilnīgs ģivetāts. Tu zini, šito slavenību iedomājies, ja viņš tā kā izliktos par kaut ko citu. Un ja viņš būtu ar citu slavenību un vēl vērtētu. Un vēl viena slavenība. Vesels 10. Un tas, ka vērtē visiem, ir tas autistika, tāds, tagad uzzināsim, kurā vietā. Cilvēki varēs sūtīt SMS un balsot. Paši varēs get involved. Balsojums sūtīt. Kuram 10 eirikiem nobalsot, ko Markus Rievu, viņš netiek nekur. Viņš ir tik jūt. Es nesūtīju triecienu tos balsojumus, bet es triecu savā sienā caurumu pēc tam, kad man tā kā zaudēja, par ko es fanoju. Vienīgais, ko es sūtīju, bija fucking polifons, kāds melodijas, Laura Rēniks sirds sadak neparās, tas bija mans zvana signāls. Oma tāda, kas tas bija zvana signāli? Tu gan jau viņu esi nopircis. Tāds, nē, man bija jau iekšā, Nokia, kāds Ķīnas sūta jau, ne no Japānas sūta, Laura Rēnika. Tas man bija pēdējais, kurš dabūja telefonu un visiem cilvēkiem Latvijā. Cik tev bija? Es nezinu, bet es man zinu, bija ka visiem bija, un visi varēja sazināties, un es skraidīju joprojām kā dauns un braustījos pa pagalmu. Man nebija ritīgi ilgi telefons, un visiem, kam bija, viņiem bija tā spēlīte, tā, kur tev kāda bumbiņa bija jāved caur tā kā platformu. Kā bounce, jā. Un es vienreiz biju slimnīcā uz kādu nedēļu, un man tur bija tik sūdīgs, tas bija kaut 10 gadi. Tur bija kaut kāda, vienkārši palātas biedri, kaut kādi citi puikas, man visu laiku piekāva, vienkārši guļ savā gultā un piekāva. Bet blakus palātā bija Džeks, kam uz telefona bija bounce, un tad es vienmēr gāju pie viņas spēlēt, un tie bija tie labie momenti tajā nedēļas laikā. Es neatceros. Viņi bija nereāli, viņi bija ritīgi psihi, viņi tā kā piepildīja aktimelu pudelītes ar ūdeni, un tad viņi smeta lejā uz mašīnām, un tā kā dirsās ar strādni, tā kā, kas strādā tajā slimnīcā, viņi bija briesmīgi. Kad es biju slimnīcā, es lasīju Greja pieredzes nokrāsas. Tā ir vienīgā kaura, kas tur bija. Esmu izlasījis salauz, kāds deguns ar šodien. Jā, kaut kas. Esmu izlasījis visas Twilight grāmatas. Dude. Man toreiz jau bija tāds baigais, tā kā, fuck, tas kāds meiteņu sūds. Es viņu izlasīju, un tad pagāja 2 gadi. Pagāja 2 gadi, un tam bija tāds still a better love story than Twilight. Tā kā es tā turnojos, tā kā man bija tāds, tagad ir cool, heitot. Kāda 9 gag, vienkārši tas upload posts. Jā, 9 fuck Twilight un fuck Justin Bieber. Un taisīja joks par Twilight, un tāds neviens nezina to, kas ir sievietes grāmatas. Jā, tas tik smieklīgi vienkārši. Tu atceries no kaut kādiem saviem pusauģu gadiem Justin Bieber to bildi, kur viņam tā Bieber hair un tāds cepuri, un tur kāds čūks tāds stulbais daudz, grib, lai viņš nomirst. Es biju, tad, kad man bija 12 gadi, es biju kaut kur online chatrūmos, sācis runāt ar kādām skotu meitenēm, vienkārši randomly. Kādām mini-clip chat. Un viena no viņām bija nereāli Bieber fane. Un tā kā es ar viņu visu laiku runāju turp un šurp, un es visu laiku apdirsu Bieberu, un viņa mīlēja viņu, un dirs man pretī teica, ka esmu tā kā bezvērtīgs latvietis. Un viņa tāds, Justins Biebers ir gejs, un viņa ir, kā tu vari tā teikt? Šitais stulbais gejs. Kāds tur fucking Rage komiks. Best Vibe epizode. Kā Best Vibe? Kur jums likās, tā kā Best Vibe? Šeit? Viss ir bijuši tāds nice vibe. Nice vibe. Viss ir bijis tāds nice, comfy vibe. Un arī šodien mums ir tāda intīmāka atmosfēra ar jums, dārgie klausītāji. Mēs tomēr mīlam. Simi, tev patīk apskāvieni?
Jā. Tas ir jauki. Man arī. Katrs YouTube laika ir tā kā apskāviens vienam no mums. Piemēram, izdalam ar 12. Katram sanāk jau 4 apskāvieni. Tā kā laikojat un spiežat laiku. Ko? Laikojat un spiežat laiks, viens hag. Katrs laiks ir viens jauns latvietis piedzimis. Pagam, mēs par Artus pabeidzām. Ko Artus dara? Okay. Artus. Tas ir čālis. Artus. Tas politiķis, tas KPV čālis. Tas bija viens tāds, jā. Davai lasi. 15. gads mājas. Labi. Pēc saķeršanās ar lidmašīnas stjuartu deputāts Kaimiņš paviesojies policijas iecirknī. Paviesojies, tas kaut tā, ka viņš tā kā tur aizgaita. Džekājums, viņš ķipa saka, ka tā bija. Saeimas deputāts Artus Kaimiņš, LRA, trešdienas vakarā pēc saķeršanās ar avio kompānijas Air Baltica stjuartu īslaicīgi paviesojies lidostas Rīga policijas iecirknī. Aģentūrai Leta parlamentārietis skaidro, ka domstarpības radušās lidmašīnas skaļrunī atskaņotā paziņojuma valodas dēļ. Kā arī tāpēc, ka viņš atteicies izdzēst lidojuma laikā uzfilmēto video materiālu. Viņš ķipa dzirdēja, ka pasaka angliski un krieviski. Viņš šeit ir Latvija. Jā, viņi brauc uz Latviju. Tas tikko atcerējos. Un viņam bija tāds, what is going on? Jo neeksistē tāda lieta kā turists, teiksim, mums nevajag nevienu turistu Latvijā, kas tu varētu atlidot. Tas bija tas laiks, ka viņš arī sāka beigt filmēt video Saeimā. Viņš sākumā rīktīgi filmēt. Bet viņš jau, man liekas, visu laiku līdz beigām, ne? Viņš vienu brīdi vienkārši bija klusums, kaut kāds pēdējos 2 gadus. Un tad viņš, protams, atkal sāka kaut ko rīktīgi darīt, kad nāca vēlēšanas. Jā, tur bija tāda kontroversijas. Negribās daudz runāt par politiku, bet es par to biju vairāk barkēt nekā par to, ka viņš piedzērās Rokafēns. Ap to viņš vienkārši beidz darīt. Viņš kļuva par kaut kādu to pašu. Ne, bet viņš stil, man liekas, ka mēģināja darīt. Viņš es nedomāju par to, ko viņš darīja, bet viņš pilnīgi mainīja to, kā viņš runā. Viņš palika tāds slimīgs un boring. Pēdējā laikā viņš ir palicis tāds bišķiņš slimīgs, skatoties kaut kādas tās debats viss. Viņam vajadzēja palikt taisīt suņu būtu. Viņš būtu izdarījis stipri vairāk, man liekas, nekā no Saeimas. Ne, viņš tomēr uzvarēja Saeimā. Ko tas nozīmē uzvarēt Saeimā? Uzvarēt Saeimas vēlēšanās. Viņš dabūja ļoti daudzas vietas. Tad, varam teikt, ka šis ir cilvēks, kuram pat izdodas dzīvē lietas. Viņš ir tāds kā pirmais tiešām pozitīvais piemērs no cilvēkiem, ko mēs esam apskatījuši. Sants Kijobs pozitīvs piemērs teikt drīzāk. Nē, viņš ir kaut kāds bišķi traku. Nē, bet viņam arī tas cool guy vibe. Cool guy vibe. Jā, bet viņš arī tāds degenerate vibe. Viņš ir tā kā tas Liepājas rockers kopā ar to... Kāds rockers? Viņš no kāds Latgals, ir tā kā tu. No tā 90. gadu rockeri no Vācijas tā rītīgi tievi, ar tādiem balinātiem matiem. Tāds tehno bišķiņ. Seksuāli, jā. Jā. Tās Latvijas rockers. Seksuāli revolūcija. Andris Kivičs pēc pēdējiem izgājieniem, ja tavs mērķis dzīvē ir vienkārši dabūt maksimāli daudz attention, tad varbūt tev Andris Kivičs varētu likties kā labs piemērs, bet man liekas, ka viņš kaut kāds palicis, reāli whack. Viņš pārāk labi, man liekas, nevar apspēlēt savu popularitāti. Teiksim, tad, kad bija tas video, kas līkoja, ka viņš ir vannā un viņš uztaisīja to tā kā atbildi. Un viņš, tā kā, man liekas, ir tiešām aizvainots, kā viņš pārāk daudz uztrauc. Tas bija speciāli, tas stunts. Es domāju, tas pimps plikais nebija speciāli. Jā, es domāju, tas pārējais gan jau bija tā kā, nejauši tas kaut kur parādījās. Dīpaši visi tie fighti, man liekas, tas viss iestudēts. Es saprotu, Andrim beidzās nauda un Neis tikko iznāca no cietuma. Viņi abi divi vienkārši viens otru pamanīja gan jau un saprata, ka viņi ir divi ideālie cilvēki, kam taisīt fraud. Un tā jau redzēs, kas tajā boksa mačā notiks. Pohoji bija to boksa maču, viņš jau vienkārši nenotiks reāli čistu, vienkārši fucking Artus vismaz kaut ko dara. Blakus. Sarankojiet 3. Ko jau? Ok. Sarankojiet 3.
Izveidojiet listi. Sastādāt sarakstu. Sarakstu ar saviem top 3 sarunu. Tāds brainlets. Tur tagad ir tas brainlets, ko viņš sev tā kā veņ mutē, un tā mute tā kā pots, tipa. Un cipam no mutes sūdnā kādā. Jā, es fucking... Jā, karoči, ko mēs runājam? Jā. Karoči, Artus. Ok, sarindojiet savus top 3 Andru Kiviču, Sandu Kijopu un Artus Kaimiņu top 3 pēc tā, cik viņi ir based. Edijs sāc. Artus Kaimiņš. Pirmais vai trešais? Pirmais un pēdējais Kijops. Es nepiekritīšu, teikšu to, ka Sandis Kijops ir pirmais, Kaimiņš ir otrais un Kivičs ir trešais. Man liekas, tā kā Kivičs un Kaimiņš joprojām ir baigi tajā mainstream sfērā, un tā kā viņi mēģina uzvesties normāli, bet Kijops ir vienkārši ārpus šīs pasaules. Tā kā. Kijops man ir kā ekstrīm trolls, vai viņš vienkārši ir tā kā stulbs? Viņš ir trolls. Viņš ir diezgan, jā. 3 pepes. Pēdējie jautājumi bija Artus par... trollings, tipa, went too far. Kas sen? Viņa trolling went too far. Artusa? Jā, it's too far, tip. Viņš not trolling. Iztrolloja Saimu. Jā, viņš iztrolloja. Viņš trolīts mūs. Viss iztrolloja. Viņš vēlreiz pieminējuši interviju ar Ingu Spriņģi, kur viņš atnāca pie Ingas Spriņģis un vienkārši rekoja viņu. Tas discussion bija vienkārši one-sided. Ko tāda atceros, jā. Jā. Ingai Spriņģai bija tāds megusta un Artusam bija tāds trollface. Viņš vienkārši atver suņu būs. Viņš bija vēl kaut kādās ziņās, un viņam tā ziņu korespondenta kā pajautāja kaut kādu jautājumu par politiku, kaut ko, un viņš tā kā viņai pasaka, es neatbildēšu šo jautājumu, jo tavs vīrs ir, tu viņu nosauc kaut kādu politiķu, un man liekas, tu nevari būt objektīvi šajā jautājumā vai kaut kas tāds. Viņš bija no vienotības. Jā, viņš bija, bet tā kā, tas ir, jo Latvijā cik 2 miljonus cilvēku, protams, kādiem politiķiem sievas ir tā kā newscasters, tā kā, bet tas ir vienkārši jautājums, ko tev vajag atbildēt, lai viņš ir vai viņš vienkārši gribēja pointot jautājums to, ka viņi ir bias. Bet viņš neatbildēja to jautājumu. Tas čalīts, kurš bija viņas vīrs, vēl bija pie viņa uz suņa būdu. Un tā epizode arī izņēma ārā. Tas ir Hosam Sabulmerī. Tas jā, tas ir Hosam Sabulmerī, 100%. Un viņš bija ārsts, viņš vēl tad nebija politiķis, tas Hosams, un viņi runāja par kakām. Viņi runāja, kādas kakas ir veselīgs cilvēks. I'm not shitting you, really. Viņi runāja arī par raitu kakām un arī pēc par politiku. Viņš kaut kāds baigi krutais čals, īstenībā, tik labi iemācījies latviešu. No kurienes viņš ir? Man liekas, kaut kāds... No Vidus Āzijas kaut kur, man liekas. Moš. No kaut kādām Kazahstāna, Afganistāna. Nē, man liekas, kur zemāk bišķiņ. Džekims jautājums, vai jūs gribētu iečilot ar Artusu? Vai viņš ir tāds cilvēks, ko jūs gribētu? Nē, viņš būtu pārāk kaitinošs. Man liekas, es nevarētu paciest. Es varbūt gribētu viņam uzdot pāris jautājumus, bet kā čilot ar viņu, man liekas, viņš būtu tāds baigi. Domā, ka viņš nevarētu būt chill, man liekas, ka viņš gribētu iečilot, tā ka viņam ir... Viņš ir žālīt pīpē, jo. Ka viņš ir mūsu vecumā. Jā, tad viņš ir, un ar viņu, bet tagad nebūšam, nē. Viņš saka, viņš tā ir kaut kāds dūmēs, kaut kāds blackpill, kaut kāds... Ķipa reāla politika. Jā, bļā. Visi paķēr šito vāju, kas iet. Vienkārši gruzīt. Nē, bet nav tik slikti, ja viņš saņemās, viņš, man liekas, tagad arī īsti neskoja līdzi, tāpēc pat nevar teikt. Man liekas, ka viņš iet kaut kādā tribīnē un tur saka kaut kādas runas. Nodarš kopzem. Jā, bet viņu partijā nav nekādas bases. Viņai tā kā uz māla kājām. Tur nav nevienas lojāli cilvēki. Jā, tā kā viņiem nav tā kā nekāds policies, viņiem vienkārši tāds ļausim tautai izlemt. Vienkārši tur nav nekāds, man liekas, tur viss, kas ir Artus un Gobzems, un viņām ir divi sadarsušies. Un viņiem tur viņi neko nevar izdarīt. Viņiem nav īsti nekāda bet filozofija kopēji. Tur ir kaut kāda brainleti ievēlēti. Es zinu, ka daudz vēlētāji brainleti. Viņi visi... Mēs varētu parunāt par viņu atbalstītāju grupu. Tā kā viņi visi izskatās pēc kaut kādiem tiem braindead, vožaki, komiksiem. Ir tas Ivars Puga. Tur kaut kāds čoki bez smadzenēm. Ne, bet Ivars Puga, viņš ir labs aktieris, bet tiešām esam intervijās viņu redzējis, un viņš tā kaut kāds braindead izskatās. Viņš runā, viņš pārsakās 100 reizes, viņš nezin, ko viņš grib teikt. Viņš neko nevar pateikt, jā. Kāpēc? Viņš ir cringe. Viņš tagad dabūja free cash. Un tur varēja būt kaut kāds nākošais Kārlis Ulmans viņa vietā. Varēja būt Edijs. Varbūt es.
Edī, tu droši vien varētu būt politiskais. Es kandidēšu nākošajās vēlēšanās. Es arī, mums būs 100 tonnas partija, mēs atbalstīsim. Mums būs jātiek par kultūras ministru. Būs plāns dabūt 100 vietu. 100 vietu Saeimā. Latvijai gameri vietas kultūras. Mēs jau visus pirmos followers saliksim iekšā. Mums vēl neskos 100 cilvēku, laikam, Twitterī. Pirmais 100. Pirmie 100 jūs tiksiet Saeimā. Iespējams. Moši mēs gribēsim bringot in some our guys. Ļuks iekšā, tas mīm bija labs. Visi mūsu viesi būs iekšā. Viesi būs iekšā un gribēs. Vienmēr kāds steps varētu būt, iekšlietu ministrs. Ziedu bija kaut kāds aizsardzības ministrs. Edijs varētu būt kāds labklājības. Jā, es būtu labklājības ministrs. Veipa ministrs. Es būtu labklājības iekavās veipa ministrs. Latvijas ministrs. Stundas. Nu jā, veči, ko šodien vispār? Ko tu esi? Iedzēru Arkela, domāju, šajā epizodē neiedzēruši Arkela iedzēru. Iedzēru. Zinu, ko skatītāji, šodien esam jums... Šito par iedzēršanu izgājās ārā. Nevar dzirdēt. Esam jums devuši stundu ar gandarījumu. Esam devuši jums stundu ar kultūru. Mēs sākām ar apsveikumu sievietēm. Mēs varētu vēl vienu apsveikumu arī beigt. Tātad ir Artus kaimiņu atbalstītāju grupa, un tur tika nošērots posts no veikala Alberta Pīpes. Mīļās meitenes, sievietes, māsas, sievas, meitas, omītes. Jūs esat burvīgas, skaistas un mīļas. Mēs, skarbie Latvijas dēli un vīri, to zinām un cienām katru mīļu dienu. Lai kur jūs stāvētu, uz skatuves vai pie plīts, mūsu sirds vienmēr piederēs jums. Tiesa, katru dienu mēs par to skaļi nerunājam. Tas ir dziļi mūsu sirdī. Un tikai šodien mēs varam dāvinot jums ziedus skaļi teikt. Mēs jūs mīlam no savas puses, Alberta Pīpes. Pasniedz jums šo dziesmu kā atgādinājumu. Mēs to rakstījām. Jā, 100 tonnas pasniedz. You are wonderful always. Un tāda dziesma, kas tiek novēlēta, ir Angelo Camassa and Roberto Danova. It's wonderful. Skaisti. Baltu tautas. Eļi latgaļi. Baltu tautieši savācās karā. Jo es atvēru vaļā internetu. Nu. Un es ieraugu, ka kaimiņš ir iedzēries, sakāvies.